Čau visiem! Tad, kad ikdiena piegriežās, kā tas ir noticis šobrīd ar mani, es parasti paņemu fočiku un dodos mežā. Mani kaut kā mežs nomierina. Viss tas svaigais gājs, tikko nolīs lietutiņš. Viss tāds mitrs un smaržīgs. Nu, tad es dodos pafotografēt un paņemšu tevi līdzi. Laižam. Šodien esmu šādā komplektācijā. Viena kamera, viens objektīvs, nekādu somu, ne statīvu. Problēma tāda, ka pirms kaut kādas nedēļas paliku šitā te uz sāniem mugura. Kaut kas ar muguru notikās tieši pasākuma laikā. Filmēju pasākumu un visu laiku uz muguras tā smagā soma, tik skraidi apkārt, kaut ko tur laikā daries, un vienā brīdī klikt un paliec uz sāniņu šitā te. Tā kā tā, šobrīd jau nedaudz labāk mugurē, tāpēc izdomāju, ka vajadzētu beidzot iziet no mājas un kaut kur pastaigāt un kaut ko padarīt, pafotografēt. Tā. Kā jau jūs redzat, esmu atbraucis uz Ērgļu klintīm. Šis man ir tuvākais spotiņš, nu tāds smuks spotiņš, teiksim tā, pie mājām. Ārā ir, kā redzams, apmācies, ik pa laikam uzlīst lietutiņš, bet tas netraucē fotografēt mežā. Tas ir tieši labi, ka mežā ir slapš, jo uzliekot polarizatoru izceļās visas krāsas un bildes ir tādas košas, krāsainas un kontrastainas. Šodien tā bez stresiņa, pastaigas solī, neiespringstot uz nekādām baigām kompozīcijām. Vienkārši ej, kaut ko ieraugi, nofotografē, kaut ko bišķi pafilmē, un tā. Nu ko? Būšu laikam izstaigājis. Bildes jau jūs redzējāt, vai tūlīt redzēsiet. Bišķi jau mugura sāk sāpēt. Jālaiž uz māju. Bet, nu, prieks bija vismaz iznākt ārā un svaigā gaisā beidzot. Labi, čau, līdz nākamai reizē.